Labvakar! Tā, mēs esam šobrīd tiešajā ēterā. Pievienojieties, dalieties ar šo tiešo ēteru un arī komentējiet. Šis ir arī atkal vēl viens interesants mums eksperimentāls raidījums. Jūs uzzināsiet, kāpēc, un uzzināsiet arī daudz ko jaunu. Tā, skatāmies jūsu komentārus un lūdzu rakstiet, vai jūs mūs redzat, vai jūs mūs dzirdat, un vai jūs esat gatavi arī komentēt, no kurienes jūs mūs skatāties. Piemēram, kāda Latvijas pilsēta vai arī kāda valsts, jo mēs esam šobrīd tajā cīņas viducī. Mēs runājam atkal par to pašu Stambulas konvenciju, un es zinu, ka ļoti daudz cilvēku skatās mūs no visdažādākām pusēm un no Latvijas pilsētām, no dažādām valstīm un seko līdz tam, kas mums notiek. Bet es gribētu atjaunot šo te tradīciju, kuru es sveicienu no Pārdaugavas. Jā, jau sākās mums komentēšana, un cilvēki jau stāsta, no kurienes viņi mūs skatās. Tas ir ļoti svarīgi zināt, kur mēs redzam mūsu atbalstītājus un sekotājus. Jo šodien es gribētu pastāstīt ne tikai par to pašu cīņu, kurai mēs tagad ejam visi cauri, bet arī, protams, mazliet pieskarties tām lietām, kuras ir svarīgas arī bez Stambulas konvencijas, kā šodien lēma Saeima par citiem jautājumiem un kā šodien arī, kā mēs zinām, ministru kabinets ko darīs. Tā, labvakar, jā, cilvēki sāk komentēt, sāk pievienoties un jau mēs redzam auditoriju, jau mazliet paplašanās un varam arī stādīt priekšā mūsu ciemiņu. Šovakar pie mums ir ciemos Marks Abers. Abers, tā ir. Jā, un Marks Abers ir tas cilvēks, arī tas cīnītājs, kurš ir bijis ar mums kopā visu šo laiku, sākot pat no cīņas par ģimenes vērtībām. Un īpaši šajā Stambulas konvencijas cīņas laikā viņš ir tas, kurš ir atnācis pie ministru kabineta, kad mēs stāvējām pirms laikam 3 piketiem, tagad jau pievienojās katrā piketā un spēcina mūs ar savu optimismu. Un Marku mēs pazīstam jau sen no dabiskās ģimenes kustības un arī no 110. panta aizsardzības laikiem. Tā kā mēs esam ļoti priecīgi, ka tu šodien arī iepriecināsi mūsu visus kolēģus un skatītājus. Jā, sveiciens no Ugāles. Sveika, Jolita un Anita. Labvakar, Jūlija. Jā, rekur cilvēki raksta. Noteikti. Rakstiet, jā, no kurienes jūs esat. Un Mark, no kurienes tu pats esi? Es esmu dzimis Amerikā, bet mani abi vecāki ir dzimis Latvijā. Un, kad viņi bija bērni, mazbērni Otras pasaules kara laikā, ar vecākiem aizmūk prom uz Ameriku, un tur es piedzimu. Bet tur Amerikā mans tētis ritīgi patriotis, ne šajā mājā angliski aizliegts, mēs esam latvieši. Un tas bija padomu laikos. Un tas, tas, ka es varu saprast, piedod man valodu, man kļūdi, ko es varbūt izsaku, ka es jau zinu. Bet ļoti priecīgi būt ar jums, es esmu Stambulas konvenciju, ļoti man tas ir tik svarīgi, es nezinu, vai cilvēki saprot. Tāpēc mums ir ārpus uzbrukums uz Latviju, kas mēģina nozagt mūsu tiesības, gan ģimenes tiesības, gan garīgas. Un es strādāju, kā jūs jau ziniet, ar Kristīgo rādiju daudz gadus Dienvidamerikā. Nodibināju 2 FM. Tev ir misija. Jā, Dienvidamerikā, Peru. Nodibināju 2 radiostacijas pilsētas, tur Dienvidamerikā, tur bija zemestrīce, tur evanģelizācija, tur ir garīgi darbu. Un tur atnāca apkārt uz Latviju pirmo reizi 9 gadus apkārt, un es sāku redzēt, kad Bruseli sāk spiest šie globālisti idejas. Es saku, ko darīt? Un tad es tik priecājos, kad satiku Jūliju. Un redzu, ka kādas cīnas, kad Latvijā ir cīnītāji, un tad ir jāatbalsta, kā varu. Jā, Marks ir arī sagatavojis ļoti interesantu materiālu, interesants arguments, jo viņš ir arī izpētījis Stambulas konvenciju. Kā zināms, ir, protams, joprojām strīds ir arī par tulkojumu, vai latviešu valodā viss ir pareizi iztulkots. Kā mēs saprotam, komisijā arī Labklājības ministrija mēģināja taisnoties.
Labvakar no Liepājas, labvakar no Mālpils un droši vien arī no Salaspils. Pāvels mūs sveic. Jā, labvakar, Silvita. Silvita, mūsu cīnītājs arī ir klāt. Jā, Silvita. Brīnišķīgi. Mēs šodien mazliet arī pārsalām visi, vai ne? Un, cerams, ka visiem viss būs labi pēc šī piketa. Jā, bet kaut kā pavisam ātri es arī pastāstīšu tās lietas, kuras nav saistītas ar Stambulas konvenciju, tā lai arī būtu mazliet lielāka informācija par to, kas notiek kabinetā. Viena interesanta lieta, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, runājot par valdības lēmumiem. Bez tā visa, kam mēs esam sekojuši līdzi, jau katru otrdienu stāvot pie ministru kabineta, un mēs arī pētam darba kārtību. Ļoti tāda svarīga lieta. Tiesībsargs mums Latvijā ir. Jā, tiesībsargs ir, un tiesībsargs aizsargā, viņš aizsargā cilvēktiesības un rūpējās par to, lai valstī viss būtu atbilstoši cilvēktiesību konvencijai un netiktu pārkāptas arī šīs svarīgākās lietas. Bet, ko mēs atklājām, izrādās, ka tādā jautājumā kā obligātais militārais dienests, kur šobrīd tiek plānots it kā atļaut tomēr šo militāro dienestu aizstāt ar civildienestu. Ja? Piemēram, ir tādi puiši, kuri nevēlas ņemt rokās ieročus, un viņiem ir tādas tiesības, bet viņiem ir jāpamato, kāpēc viņi negribēs šos ieročus ņemt rokās. Un interesanti tā, kad ir izveidota speciālā komisija, kura vērtēs. Tu nevarēsi uzreiz pateikt, ka tu tomēr neesi gatavs ņemt rokās ieroči, tu esi labāk gatavs kalpot valstī civilajā dienestā. Un šī komisija vērtēs, un komisijas sastāvs ir izveidots. Un komisijas sastāvā valdība, labu gribēdama, ielika tiesību sargu, kas būtu loģiski. Ja? Viņš varētu vērtēt un pateikt savu vērtējumu. Bet pēdējā nedēļā tiesības sargs atteicās no šīs misijas. Viņš atteicās un viņš uzrakstīja vēstuli, ka viņa prāt viņam nebūtu jānodarbojas ar šādām lietām. Un tad tiešām rodās jautājums, vai tiesības sargs šajā gadījumā vispār mums pilda savus pienākumus, vai viņš vispār rūpējas par cilvēktiesībām. Jo ja komisija pārkāpj cilvēktiesības un ja viņi piespiež cilvēkam obligāti ņemt ieroci rokā, tad tas jau ir arī pārkāpums. Bet šeit arī nebūs vērtējums. Un tad, protams, vēl viena interesanta lieta, kas mums iekrita acīs, ir arī tas, ka valdība joprojām turpina dažādus pētījumus. Un tu laikam arī dzirdēji šo otrdienu, kad mēs bijām pie Saeimas, ka valdība ir atkal piešķīrusi naudu pētījumiem. Un tāpat kā bija Covid laikā dažādi pētījumi, kur mēs par salātu griešanu, atceries, tāds bija. Jūs paskaidro vairāk? Jā, bija Covid laikā pētījums par to, kādā veidā mēs gatavojam ēst un kā mēs vispār pārdzīvojam Covid, un šie pētījumi maksāja lielu naudu. Un tagad ir tieši tas pats, tikai mēs pētīsim sportu, 4,5 miljoni. 4 gadu laikā skatīsimies, kā tur īsti ir, vai tiešām tas sports tautsaimniecību ietekmē vai neietekmē. Un tas ir tāds arī, manuprāt, atkal kārtējā naudas izšķērdēšana, jo mēs zinām, kā dzīvos treneri, cik ļoti grūti viņiem ir arī veselības aprūpē šos visus pakalpojumus saņemt, bet pētījumi ir pats galvenais. Un par to ideoloģiju tur viss ietekmē kopā? Par ideoloģiju runājot, Valsts izglītības satura centrs. Šodien mēs dzirdējām arī Andras Čakšas pieprasījumu, deputātu pieprasījumu pret Andru Čakšu, un tagad mēs mazliet arī nākam pie mūsu tēmas, ja? Piparkūku vīriņš, atceries, ja, šo stāstu. Un šodien Saeimā deputāti no apvienotā saraksta, kurš jau tajā brīdī jau kļuva par opozīciju, pieprasīja Andai Čakšai paskaidrojums un, protams, arī gribēja, lai viņa
ne tikai paskaidrot, bet lai arī viņi atkāptos. Tas bija tā kā tāds savdabīgs demisijas pieprasījums, jo tas ir pieprasījums. Bet nesanāca. Deputāta pieprasījums. Jā, nesanāca, jo tur jau viss ir tā kā sakārtots ar tām balsīm. Un Valsts izglītības satura centrs atbildēja, ka šie materiāli nemaksāja daudz, mazliet vairāk par 9,000, tas piparkūku cilvēciņš. Bet viņi neatklāja būtisku lietu, cik maksāja tieši to cilvēku darbs, kuri, darbs, es nezinu, vai to var nosaukt par darbu, bet, darbošanās, pie šī te piparkūku cilvēciņa. Bet to jautājumu ir naudas svarīgi, protams, bet skalot tie prāti, tie maziņi bērni, kas saņem to un visu mūžu tiek to prāti izskalot ar šo ideoloģiju, kad viņi ir nevainīgi, viņi nezina. Viņi uztic visu, kas viņiem saka, to skolotāju. Viņi mīl to skolotāju. Un skolotāji saka, ka tā ir. Un saka, laikam tā ir. Un, jā, tas ir to izskēdes un mūsu latviešu bērnu smadzeni. Tas ir to lielāko izskēdību, es domāju. Jā, un rekur cilvēki raksta, Jūrmalas hokeja skola šogad aizslēdz, nesot naudu 60 bērniem. Toties sporta pētniecībai naudu pietiek 4 gadiem. Tā ir tā realitāte, kuru mūsu ministri negrib vienkārši redzēt, negrib iedziļināties, jo viņi ir aizslēgušies. Mēs starp citu papētījām, ka valdošai partijai vispār nav īsti Facebook. Viņi tā kā nedzīvo šajā Facebook vidē, viņi dzīvo panorāmā. Tāpēc arī viņi nezina, viņi nav lasījuši šos cilvēku stāstus, viņi kaut kur pilnīgi citā dimensijā. Un tāpēc arī mēs nonākam pie tādiem materiāliem, mēs nonākam pie tādas Stambulas konvencijas, kur mums tiek uzspiesta. Jā, un, protams, ka šodien vēl arī bija ļoti liela vilšanās, vesela virkne ar vilšanās. Jā, tas nav viegli. Sanita Osipova bija šodien apstiprināta par augstākās tiesas tiesnesi arī ar zemnieku balsīm. Es saprotu, ka viņi tiek, teiksim tā, neviennozīmīgi vērtēti no konservatīvu cilvēku domājošo cilvēku puses, jo viņa arī piedalījās šajā te Satversmes tiesas spriedumā par 110. pantu, kurš mēģināja tā kā interpretēt, kas ir tēvs un kas nav tēvs. Pret konservatīvām vērtībām. Bet arī PVN samazināšanu tomēr deputāti atteicās atbalstīt, un mēs vēl vienu nodevību redzējām no zemniekiem, kuri sākotnēji it kā tiešām kampaņoja par to, ka ir jāsamazina PVN un paskaidroja, kāpēc, ļoti pat argumentēti, bet šodien viņi atrada citu argumentu. Viņi pateica, ka ja mēs samazināsim PVN, tad mums nāks iekšā ārzemju dažādi augļi, dārzeņu, un mēs vairs neēdīsim paši savus ābolus. Tas ir tāds jauns arguments. Tas ir manipulācija gandrīz. Bet tas ir no tādas vides, ka tiešām var paskaidrot visu, gan viedokli par, gan viedokli pret. Bet šodien deputāti mums nepaskaidroja savu viedokli, kāpēc viņi noraidīja tautas iniciatīvu par Stambulas konvencijas neratificēšanu. Tu šodien biji kopā ar mums un arī Sali, un tu redzēji, kā tas viss notika. Tas viss bija ļoti nepatīkami tiešām. Arī redzēt tās deputātas sejas, kur gāja garām. Kas nodeva sev ne tikai manas pusē, ne tikai viņa vēlētāji, un viss saka, viņi nodeva vēlētāji, viņi nodeva Dievu, viņa ticību uz Dievu. Tas ir mani uz sirds vislielāko lieta, kāda mēs taču ticām Dievu, ka Dievs ir, un kāda nodot Dievu, un nodot arī vēlētāji, arī, protams. Un tagad arī sociālos mēs redzam interviju, 5 gadu vecu interviju, kurā Augusts Brigmans no Zaļo zemnieku savienības, kurš arī tagad ir deputāts, sniedz savu viedokli par Stambulas konvenciju. Tad pirms 5 gadiem viņš teica, ka viņu frakciju apmeklēja Stankevičs kungs, arhibīskaps Stankevičs, un pārliecināja ar saviem argumentiem un savu baznīcas redzējumu arī izstāstīja, ka Stambulas konvencija Latvijai nav nepieciešama un pat ir bīstama. Un toreiz pirms 5 gadiem zemnieki nolēma paklausīt šim viedoklim un atbalstīt kā konservatīvi domājoša frakcija. Un ko mēs redzam tagad, tie paši cilvēki, tieši tie paši, kuri arī uz vēlēšanām visiem solīja, ka viņi neatbalstīs Stambulas konvenciju, šodien gāja mums garām, smaidot.
Ja? Un nekādā, teiksim, viņiem izskatās, ka viņiem tiešām tā sirdsapziņa vairs nav. Viņi nedarbojas par Latviju, viņi darbojas par kaut kādu vai priekš pašu vajadzībām, vai priekš Bruseles vajadzībām. Bet tās nav latviešu vajadzībām, ko viņi skatās. Jā, pastāsti, varbūt mazliet pastāsti par to, kas tev pašam ir sakāms tieši par Stambulas konvenciju, par tās saturu, kur tu saredzi tos riskus, jo mēs ļoti bieži arī lasām un klausāmies, ka cilvēki saka, ka jā, mēs saprotam, ka tas ir slikti, bet varbūt, ka 2 vārdos vēlreiz mēs varam pateikt, kas tur īsti tajā konvencijā nav pareizi un ko mēs gribētu, no kā mēs gribētu izvairīties. Jā, no ārpuses sakot, viņi saka, mēs gribam, lai vardarbība pret sievietēm izbeidzās. Un jā un amen, mēs visi par to. Bet tas to ārpus iemesls, ko viņi saka, bet iekšā viņi parādās, ka tas nav viņa galveno iemeslu, kāpēc viņi to dara. Un tur ir vismaz trīs lietas, ko es redzu. Viena ir to monitorēšanu, kad ir piespiest monitorēt Latviju no ārpus. Grēviju. Viņi var redzēt, kas notiek ar Grēviju, to organizāciju, kas saucas Grēviju. Un skatīties viss, kas notiek Latvijā, un mums nav kontroli, ko viņi redz un ko viņi neredz. Un, kad viņi redz citas lietas, arī viņi var to ietekmēt. Un monitorēšana ir to pirmo soli, lai kontrolētu. Un tad mēs atdodam, es šodien stāstīju, bija kāda grupa, kā 10-12 bērni. Jā, viņi skatījās uz mūsu piketu un viņi gribēja saprast. Jā, viņi prasa, kas ir Stambulas konvencija? Jā. Un es teicu, labi. Un tieši šo pašu lietu viņus teica, šis izskatās, ka kaut kas foršs, bet nav foršs. Tāpēc viena ir to monitorēšana un otrs ir to. Es kā garīgā darbā ar draugiem nostāju daudzus gadus, un tas svarīgāko lietu mums ir to brīvi izrunu. Mēs varam izteikt mūsu sirdsapziņu. Un tu lasi šo Stambulas konvenciju, un tieši tas ir viena no tiem lieliem mērķiem no Stambulas konvencija, ir aizvērt ciet visiem kristiešiem un konservatīviem, aizvērt ciet muti. Tad, ja tu kaut ko saki, kā angļu valodā saucās hate crime, jā, naida runa tā ir. Naida runa. Ja tu saki, es stāstīju vienam tiem jauniešiem, mēģināju izskaidrot, kas pienāca pie to piketu, ko mēs darījām. Un es teicu, piemēram, viņš jauns, 16 gadu vecumā, jauns vīrs. Un es teicu, teiksim, tevi draudzenē, viņi ir priecīgi apprecēti, ar vīru, priecīgi, 2-3 bērni, un viņi sāk laulību pārkāpt. Un tu viņai saki, lūdzu, tev ir vīri, kas tev mīl, tev bērni, kas tev vajag, kāpēc tu to dari? Un viņi var teikt, es jūtos neērt ar to, ko tu man saku. Un tas šeit 40. pantā, ja tu saki kaut ko, kas vidu uztais, kas to sievieti jūtās neērt, tas ir noziegums un pat cietumā var iet. Un ja draugs pastāst draugam vai draudzenei, lūdzu, to nedara, es esmu neērt, un vai tev var nosodīt. Un pēc tam ar šo Stambulas konvenciju viņi draudzim teikt pēc tam autoritātiem, nē, es kļūdījos. Un autoritāti var turpināt to pret to cilvēku. Lai gan tas cilvēks, kas nosūdzēja pirmo reizi, es vairs negribu, viņi turpināt pretī. Tas ir 40. pāns. 40. un 42. pants. Saka, ja kāds saka, ka lieto viņu reliģisko vai kulturālu sirdsapziņu, kā iemeslu, kāpēc viņi to teica un izdarīja, viņi teica, tas nav aizstāvījums. Un tā ir Bībele, pat Bībele, draugi, es esmu, cik daudz man skatās, ir ticīgi cilvēki un tic Bībeli un novērtē to Bībeli, bet priekš manī Bībele ir viss. Tas ir Dieva vārds un ar to nedrīkst. Bet Bībele, ja tu izlasi Bībeli kādam un viņi ar to jūtas neērt, tāpēc kaut ko par laulību vai ar ģimenes lomām, vīru lomu, sieviešu lomu, dzemdības lomu, ja tu kaut ko lasi un viņiem tu nepatīk, Bībeli paliek nelegāli. Bībeli paliek nelegāli dokumenti. Tas ir Paivī gadījums, ja? Rasanāņš no Somijas. Tur Somijā Raivī Pasanāņi,
viņi lasīja kaut ko, man liekas, bija Facebookā, uzrakstīja, ka laulību starp homoseksuāli tas ir pret Dievu. Un viņi ienes viņu tiesā un Jūlijā 6 gadus viņi apdraudēja, iemest viņu cietumā. Bet viņi joprojām, es saprotu, ka process joprojām turpinās vēl. Viņi uzvarēja, bet man liekas, ka atjaunoja. Jā, tieši tā. Tur ir tas stāsts, ka tur vēl tas nav beidzies, jā. Jā, un tas to pašu var notikt. Ja parakstām, ratificējam šo konvenciju, to pašu var notikt. Ja kāds no Bībele vai pats sirdsapziņa, vai kāds vienkārši saka, kādam citam vīriešiem vai sievietēm kaut kur no Bībeles vērtībām. Es sevi sievietēm. Ka tas būs nelegāli, tas būs noziegums un var ienest tiesā un cietumā, un ja nemet cietumā, pat jāsamaksā to cilvēku tie izpirkums. Jā. Bet labi, tas ir, iespējams, ka tā būs, ja mums būs arī, protams, tur tā vara, kurā skatīsies, kā mēs runājam, vai tur ir kaut kāda naida runa vai nē. Bet man izskatās, ka tas, ko mēs pieredzējām pirms pāris nedēļām ar tiem materiāliem, tas bija tāds reāls tests, kādā veidā mēs redzēsim, kā tiks ieviest Stambulas konvencijas izglītības sistēmā. Jo tur taču bija laikam tas, kurš pāns 12. par Education, 14. 14. pāns, par izglītību, un it kā šķiet, tur, ja tā uzreiz tā pārlasta, nav nekas tāds it kā briesmīgs, bet ielasoties tekstā mēs redzam, ka tur ir par stereotipiem. Viņi saka vienu vārdu 14. pantā, ka būs non-stereotype gender roles. Nestereotipizētas dzimuma lomas. Tieši tā. Kas nozīmē, ka tas, kas piemīt sievietei, tas var arī vīrietim piemist, un tur nevajadzētu obligāti koncentrēties uz sievietes lomu. Ja? Kā sievietei ir kaut kā savādāk sievieti jāattēlo, jo savādāk tad mēs atkal esam stereotipos, kas sievietei jādara un kas vīrietim. Un tas viss noved pie vardarbības. Ja? Tas, ko viņi saka. Bet faktiski ir tieši otrādi. Man ir maģistērs psiholoģijā, ko Amerikā izmācījos. Un viena lieta, ko sāk saprast, kāpēc daži cilvēki iet homoseksuālu dzīvē. Un viena no tie iemesli ir, kad nebija stipri vīrs un tēvs tajā ģimenē, kas rādīja vadību. Un kad nebija tas tēvs, vai tēvs bija vājš, un tas sieviete bija tā varenīga vīrišķīga, un viņi to vadīja, un tas puišals, viņš grib uzskatīt, kas ir stiprs. Viņš grib identificēt kāds, kas ir stiprs. Un tēvs ir ļoti mājas un maigi un vājš, un mamma ir tāda stipra un varenīga un pelna naudu un iet un dara un lēmumu. Un viņš saka, es gribu būt kā mamma. Es laikam esmu sieviete. Nē, un šis to Stambulas konvencija, non-stereotype gender roles, viņi saka, tieši arī citā pantā, viņi tieši grib iznīcināt. 12. jā. 12. saka, eradicating customs and traditions. Viņi saka, eradicating nozīmē no saknēm izvilkt. Kur katru tradīciju vai mācību par lomas vīriešiem vai sievietēm. Un tad, ja skolotājs saka, māte var palikt mājās un uzmanīt bērni, kamēr vīrs darbojas darbā, tas ir ok. Un viņi saka, nē, to no saknēm ir jāizvelk ārā. Un mēs lasām Bībelē, Efezijas 5. nodaļā. Viņi saka, vīriešiem ir savu lomu. Un sievietēm, mums ir viss, protams, Dievu priekšā to pašu vērtību. Viens nav vērtīgāk kā otrs. Kādam ir cita loma, tas nenozīmē, ka viņi ir vērtīgāk, vairāk vai mazāk. Dievam priekšā viss esam ļoti īpaši vērtīgi. Jēzus ļoti daudz kalpoja sievietēm, brīnišķīgā veidā. Dievs mīl sievietes ļoti, bet loma savādāk, šī konvencija saka, ir aizliegts. Viss ir jāsamaina vietām vai jāpielīdzina viens otram, jā. Un mēs kā
pierot man pagātnē, bet es esmu kristietis un to neviens man nemaina. Un Bībele ir mana autoritāte, augstākā autoritāte. Un es vērtēju ģimene, bet šo Stambulas konvenciju mēģina iznīcināt, vienu te mērķi ir iznīcināt ģimene, un lai maziem puikiem nebūtu to role model. Zinu, kā teikt role model? Lai viņiem nebūtu piemērs acis priekšā. Jā, to piemēru. Pozitīvs piemērs. Tēvs, kurš rāda, kā vīrietim būtu jāuzvedās un kas būtu jādara. Un tad ir tāds pilnīgs apjukums. Tā ir saputrošana. Visu saputro, samaisa vietām. Un tāds ir mērķis, es domāju, pat ne tikai Stambulas konvencija, bet arī daudziem citiem lēmumiem, kas nāk mums pāri. Sajaukt visu, sajaukt pilnīgi visas gan tradīcijas, gan viedokļus, visu vienā putrā, un tad pēc tam to visu, paņemt un izmest ārā. Tur nekas nebūs vairāk, ne kultūra, ne vērtības, viss būs vienots. Tieši tā. Bet es domāju, kas ir cilvēki pēc šodienas lēmuma, ko mēs pieredzējām pie Saeimas stāvot, uzreiz arī jautā, ko darīt tālāk, kas ir, jo tā cerība bija milzīga uz šodienu, tāpēc, ka mēs visi vērojām arī vakardienas komisijas sēdi. Un likās, ka gāja labi. Jā, būs. Un šodien gājām kā uz svētkiem, neskatoties uz to, ka lietus bija augsts. Mēs tā klusībā cerējām, ja tie 5 deputāti, un mēs runājam par zemniekiem, kuri tiešām, tu zini, kurš mums šobrīd koalīcijā, kurš ir opozīcijā un zemnieki kopā ar progresīviem. Viņi jau tāpat pirms vēlēšanām teica godīgi. Un šeit jāsaka, ko viņi teica? Nevis zemnieki, jaunā vienotība. Un šeit jāsaka, ka viņi tiešām atšķirībā no pārējiem, viņi tiešām godīgi uzvedās. Un te nav nekāda pretenzija. Viņi pateica, ka viņi atbalstīs Stambulas konvenciju, un tas ir viens no viņu punktiem, ka viņi par to cīnīsies. Tas ir godīgi. Un tad mēs zinām, piemēram, tad, kad ir vēlēšanas, mēs gaidām, par ko mēs balsosim, skatāmies tātad. Tu esi konservatīvi domājošs cilvēks, un tev ir viena grupa, kuri saka, piemēram, mēs esam par viendzimumu laulībām, mēs esam par Stambulas konvenciju, un tu saproti, kādā krāsā ir šis trauciņš, kurā viss atrodas. Un tad ir otrs trauciņš, kurš saka, mēs esam konservatīvi, mēs pret konvenciju un mēs esam par ģimenes vērtībām. Un tad tu izvēlies no tavas ēdienkartes, kurš tev labāk patīk. Tā vēlētājs, gudrs vēlētājs piemeklē savu deputātu un savu politisko spēku. Tas, kā demokrātija vajadzētu darboties. Tieši tā, un tas ir godīgi. Un tas ir godīgi spēles sākumā pateikt, par ko tu esi. Un tas, ko mēs šodien pieredzējām, ir tas, ka tāda nežēlīga krāpniecība, jo varbūt, ka arī tu skatījies uz šiem te visiem politiķiem, kuri stāvēja šajā te pusītē, kura tev ir patīkama, kuru tu saproti. Un tu skaties, kuru tad es varētu izvēlēties. Un Daudzi izvēlējās tieši Zaļo zemnieku savienību, jo viņiem tā šķita tuvāka, spēcīgāka. Viņiem tur arī savs spēcīgais līderis, kurš tā smuki runā un vienmēr cilvēki viņu klausās. Un tagad, ko mēs redzam, ka viņi ir piemānījuši. Jo viena lieta, ka tu uzreiz pasakās, tu esi, otra lieta, ka tu sākumā uzvelc to kažociņu, pēc tam tu viņu apmaini. Un tagad cilvēki prasa, ko darīt. Viņi vienkārši visi ir apjukuši. Es domāju, ka, piemēram, tie paši zemnieki, viņiem arī daudzi biedri tagad ir sašutuši un dusmīgi, un tur ir noteikti kaut kāda skaidrošanās notiek un tā, bet tas, lai paliek viņu ziņā, ko darīt vēlētājiem, mēs tagad domājam, kā rīkoties, jo šos te vairāk kā 12,000 cilvēku balsis šādi šodien tā tik ļoti neglīti ar viņiem izrīkojās, tātad zemnieki balsoja pret, lielākā daļa, un 5 zemnieki atturējās. Un tad vēl arī bija viens Burovs, tāds Oļegs Burovs no Šlesera partijas, kurš sākumā
arī ļoti nežēlīgi tātad piekrāpa vēlētājs, jo viņš arī par to 110. panta grozījumiem pozitīvajiem. It kā būtu ritīgs, konservatīvs. Jā, tā ir tā partija, kur arī tā kā bija par ģimenes vērtībām, un arī tur koncertus taisīja visās pilsētās, un tur bija Burovs, un tagad ir šī tāda nesmuka situācija. Un jautājums tiešām, ko darīt? Protams, pirmais, ko cilvēku uzreiz saka, izdzīt visus ārā no Saeimas, atlaist, lai viņi iet prom, viņi nav pelnījuši būt, jo tas ir tāds ļoti neglīts, tāda mānīšanās, bet tad, ko darīt cilvēkiem, kuri ir jau balsojuši un kuri varbūt vēl grib balsot. Un tad, protams, tas viens piedāvājums, ko mēs esam jau tagad izteikuši visiem turpināt vākt parakstus par to pašu. Jā, to jādara, jāturpina cīnīties, kā boksers. Tu esi kā boksers, un tu biji nogāzt, un mēs bijām nogāzt, bet nenogalināts, un jāceļas augšā, un kamēr ir elpu, tur jācīnās. Es domāju šodien par revolūciju. Es neesmu par revolūciju, kas notiek Āfrikā, Eritreja, Etiopijā. Dažas tie revolūcijas 30 gadus turpina darboties. Bērni ej uz mazbērnu, un viņi dara, un beidzot, es biju pret to Eritreja revolūciju, kas notiek Etiopijā, jo netīri lietas. Bet to lietu pēc 30 gadiem beidzot uzvaru uznāca. Un es ceru, ka mums 30 gadus neņems. Bet to lietu ir, ka šis ir revolūcija. Mūsu ienaidnieki vienā veidā ir spēcīgi. Šie nav tikai tie ZZS. Viņi ir atbalstīti no Bruseles, un Bruseles ir atbalstīti no daži tie varenākie cilvēki pasaulē, ļoti spēcīgi. Bill Gates un tie Soros un visi tie. Un mums, ko es gribēju teikt šis? Vai tiks teikt kaut ko no sirds? Saka no sirds. Ka tie mūsu ienaidnieki, kā Dāvids ar Goliātu. Goliāts nav tā. Dāvidam Goliāts bija maziņš, salīdzināt ar mūsu Goliātu. Mūsu Goliāts ir daudz lielāk. Un, draugi, piketē, es pilnīgi piekrītu, jāpiketē un jāraksta delegātiem un vēstos jādara un uz tiesu jādara, viss jādara, bet bez Dieva palīdzību mēs nevaram to panākt. Mums vajag Dievu. Bībele saka, ja Dievs ar mums, kas pret mums? Un Jānis, mēs staigājām te šodien, viņš teica, tas, kas ir 1. Jāņa vēstulē, saka, tas, kas ir mūsos, ir varenāk nekā tas, kas ir pasaulē. Un, draugi, turpināsim atbalstīt Džuliju. Es ļoti priecājos, jo Džulija, Dievs man ieliek, tu manā ceļā. Jā, šajā cīņā mums parādās ļoti daudz brīnišķīgu sabiedroto. Es jums nekad nepastāstīju, kā jums satika. Es biju Jelgavā, apciemot draugi tur, un kāpu uz busu, un bija pilns. Es teicu, jāgaida nākamā. Es nokāpu nost, un es teicu, es jau tādā laikā gribēju jums satikt. Tāpēc es sāku redzēt, kā Brusele sāk uzspiest tie homoseksuāli laulības. Es teicu, ka mums kaut ko jādara par to. Un man bija stāstīts no Siguldas, no draudze, to baptistu draudze Siguldā, kad ar jums strādāju. Un es gribētu satikt Juliju kādu dienu. Un es uzkāpu uz busu un bija pilns. Un tev ir sveiciens no Jāņa Jēkabsona. Sveiki, Jānis, jā. Tieši ar Jānu, ar viņu ģimeni. Tieši tā, jā. Sveiciens Jānim. Un uzkāpu, un es teicu, laikam varbūt Dievs negribēs uzkāpu šo busu. Es izstaigās par parku, tur Jelgavā. Jā, mēs satikāmies pagājušajā vasarā tieši tā. Es skatos, es pazīstu. Pagaid, tas ir Julija. Un tieši ar jums, un es sapratu, ka tas bija Dievs, kas gribēja, lai es jums satiktu. Un tad vēlēšanu laikā tu bija vairāk partija, kas bija konservatīva. Jā, tu bija arī zemnieki, jā, viņi arī piedāvāja. Jā, tu bija cita partija, kas bija konservatīva. Par kam vēlaties? Es teicu, Dievs man ieved pie Džulija, un tad pie Džulija vēlēšos. Vēlēšanu laikā. Un tad man nebija domas, kā būs, kā sanāks. Ne, man liekas, ka Dievs grib, lai es priekš jums vēlos. Un man liekas, ka Dievam jums pat piedosies to sakt. Man liekas, ka Dievs to patīk. Un to drosmas, kā tu cīnies par Latviju. Un lai uzlabotu Latviju par ģimenes vērtībām, par kristīgām vērtībām. Un tad es
Dievam liekas tas ļoti vērtīgs. Dievs mīl ģimeni, un es personīgi ļoti novērtu to, ko jūs un jūsu vīri dara Latvijā. Paldies Dievam par ka jūs esat cīnītāji ar asarām birst, bet jūs uz priekšu ejiet. Marka, tavs optimisms mums katrā cīņas posmā palīdz, un arī visi, kas šodien bija pie Saeimas un visi, kas bija pie ministru kabineta, viņi visi saka, ka kad Marks pie mums, kad pievienojās, tad mums uzreiz saule uzspīd. Tā kā paldies tev, Mark, par tavu cīņu, un paldies, ka tu šodien biji ar mums, un tev sveicieni no mūsu visiem skatītājiem, no Silvitas, arī no Olgas. Silvita, tik brīnišķīga sieviete, wow. Jā, viņa ir tāda zelta sirds. Bet gribēju teikt, man nav nekas, Bībele saka, tik daudz Bībeles citē, bet tas ir mana sirdī. Bībele saka, tam, kam ir ticība, uzvar pasauli. Ja mums ir ticība Jēzu Kristu, mēs visi esam uzvarētāji, un tur nav antikrists, kas mums var uzvarēt, vai apspiest, vai nozakt mūsu prieku. Tas mūsu prieku, Jēzus Kristus ir mūsu ķēniņš. Un vienalga, kas ir prezidents, Jēzus Kristus mūsu ķēniņš, un viņš mums tur spēku. Saka, Jēzus, tu esi ar mums. Un Jānis, cerams, viņš būs uz brīdi arī. Un cits cilvēks, Dievs sanāk uz tieši mums savērt kopā. Es nezinu, kad Jānis tur būs. Mums jāmodina kristieši, un kristiešiem ir jāraksta visiem deputātiem, kuri viņi vēl var pārdomāt. Nu, viņi vēl var pārdomāt, jo vēl jau tā cīņa nav galā. Tieši nav galā, nav nekāda ziņa. Mēs varam nogāzt, bet neiznīcināt. Un es tik priecīgi, ka es redzēju, pēc to vēlēšos ienācu, un es redzēju Jūlija, jūsu aci, tā noskumus. Es esmu par Jūliju, un tu teici, ko darīt? Tu tieši jautāji, ko darīt? Ko darīt, un tik ātri jūs uzsācat, ne, mēs turpināsim cīnīt. Un tas ir tik forši, tai bija viegli teikt, nē, mēs jau izdarījām. Dievu priekšā izdarījām, ko varējām. Mēs tā jau izdarījām. Nu, laikam nebija Dieva prāt. Nē, celies augšā. Jācīnās. Un jūs cīnieties, un es tik... Piedošana, ka es jau saku, es lepojos ar jums. Es lepojos ar tevi. man nav vieta lepoties ar jums, bet es priecājos, ka jūs un jūsu vīri, kā jūs cīnaties par Latvijas vērtībām, un lai Dievs jūs sveitī, lai Dievs jūs atmaksā, un lai Dievs pienes rekursus un cilvēki un labvēlību pār jums, pār jūsu organizāciju, suverenā vara, lai Dievs sveitī suverenā vara, jūsu ģimene, un Dievs ir ar mums, un ja Dievs ar mums, kas pret mums? Paldies tev, Marka. Paldies, ka tu šodien atnāci. Un mēs turpināsim to cīņu, un ar tavu optimismu mums viss sanāks. Un šodien mēs ne tikai Marku esam paaicinājuši ciemos, bet arī mums ir vēl viens cīnītājs, kurus arī gribēšu jums stādīt priekšā, un tas ir Jānis. Jānis, brīnišķīgi Dieva vīrs. Tas ir Jānis. Dievs arī citu vīru, ko Dievs ienes manā dzīvē. Mēs kalpošanā strādājam, satik kalpošanā, garīgi kalpošanā vienreiz. Un Dievs mums kā pašs sirds, mēs paši domājam to pašu par Dievu un par Stambulas konvenciju, par Latvijas vērtību, ļoti brīnišķīgi Dieva vīrs. Nu, sagaidīsim Jāni. Jā, labi. Paldies jums. Lai Dievs jūs sveitī. Mikrofonu. Jā, es jums stādīšu priekšā mūsu otru cīņu biedru, mūsu kolēģi, kurš ir pievienojies mums arī vienkārši tā, jūtot līdzi šai cīņai un saprotot, ka viņš arī nevar stāvēt malā. Un šo vīru sauc Jānis Pavļukevičs. Labvakar, Jāni. Tev arī noteikti sveicieni no mūsu kolēģiem un skatītājiem. Pāvils rakstā ar šādu noskaņu, un šādiem cilvēkiem mēs uzvarēsim, jo mīlestība, kas nāk no Dieva, jau uzvarēja. Ļoti spēcinoši vārdi, un teiksme arī piekrīt, un Silvita, un es domāju, ka arī visi pārējie, kuri skatās, viņi tiešām saprot, ka šajā te tādā, drūmajā brīdī ārā ir jau tā pirmā rudens vētra, vai jau otrā, es pat nezinu, tāds nepatīkams vējš un lietus.
Un pēc šīs dienas lēmuma, kas mums visiem liek tā kā mazliet vilties un saskumt, ir tiešām tāda bezcerīga situācija un tāds brīdis, kad daudzi saka, es vairs neko negribu, es vairs nekam neticu un man vairs neko negribās darīt. Jo tādas ir arī dusmas dažus pārņem, kāpēc es visu laiku cerēju un man šķita, ka viss jau būs tūlīt. Un tagad tāda ļoti nesmuka nodevība no mūsu tautas kalpa puses, kurā tiešām daudziem cilvēkiem varbūt liks domāt, ka viņiem vairs pat nav jāpiedalās politikā, nav jābalso, jo tāpat paskaties, kā tu tagad nobalso un beigās tev sanāk ļoti, ļoti nesmuki vilties. Un Jāni mēs satikām vienā no kārtējiem mūsu piketiem pret Stambulas konvenciju, pretī ministru kabinetam, un Jānis atnāca ar tādu skaņu, tādu bumboks laikam tas bija, ja? Un es uzreiz domāju, ka Jānis slēgs iekšā kaut ko runās. Es labprāt ieslēgts ieļauta. Un mēs tā kā tādi, jā, mēs tā kā piketu piesakām katru reizi, protams, tur ir jāatzīmē vai ir skaņu pastiprinošām iekārtām vai nē, un tad skaņu pastiprinošā iekārta izrādās mūsos pašos ir. Šodien mēs tā ļoti, ļoti kārtīgi sagaidījām deputātus un arī pagājušā reizē arī uzrunājām ministrus. Ir tiešām skaļi jāpakliedz, lai viņi mūs dzird, bet šoreiz Jānis, kas tev vispār atveda pie šīs te piketa grupas un kas tev liek piedalīties? Pastāst. Tas stāsts ir ļoti interesants. Jā, kā jau Marks minēja, kad mēs esam kristieši un mums ir dārgas kristīgās vērtības. Un es esmu tā kā par un ar visiem cilvēkiem, kas atbalsta kristīgās vērtības un cīnās. Un, tā kā es pats nekur politikā tā nepiedalos, neesmu nevienā partijā, tad es atbalstu tos, kas tur ir. Un es skatos, kad tur viena partija, otra partija, un viens līderis ceļās, un otrs līderis. Man iekrita sirdī tas veids, kā jūs, Jūlija, darbojieties, tas godīgums, tas tāds tiešums, bez kaut kādiem aplinkiem. Tāds, es tā ievēroju, kad ir kāds cilvēks, kas līdzīgi darbojās, kā es uztveru, kā vajadzētu darboties. Kad, ja mēs nerīkojamies godīgi, tad ilgtermiņā tas nedarbojās. Ja cilvēki melo, tad agri vai vēl tie meli nāk gaismā un viņi zaudē uzticību. Dotajā brīdī mēs redzam, kad zaļie zemnieki, viņi zaudēja savus vēlētājus, viņi ir zaudējuši. Bet kā tu domā, varbūt, ka tas aizmirsīsies? Nē, tādas lietas neaizmirstās. Protams, ir cilvēki, kuriem, es nojaušu, kad varētu būt cilvēki, kuriem tās vērtības nav tik svarīgas, kuras viņi nodeva. Bet ir liela daļa cilvēku, kuriem tās vērtības bija svarīgas, un tie jau nākamajās vēlēšanās vairs par zaļiem zemniekiem nebalsos. Un es teikšu, ka, lai arī pirmajā acu mirklī liekas šodienas tās balsojums kā zaudējums, kad liekas, kad mēs tā kā zaudējām, patiesībā mēs vinnēsim. Tas ir tikai viens rauns, un es varbūt tās nesalīdzinātu to ar boksu kā Marks, jo dotajā brīdī ir tā, kad mēs pat īsti nezinām, ar ko mēs cīnamies. Jo tad, kad tu esi boksā, tev ir pretinieks, un tu ar viņu cīnies, un tu redzi savu pretinieku. Dotajā brīdī mēs neredzam savu pretinieku. Ir cilvēki, kas mums skatoties virsū smaida un saka, jā, mēs esam par jums, mēs esam ar jums, bet patiesībā sirdī viņi ir pret. Un viņiem ir savi motīvi, savi mērķi, kurus viņi grib sasniegt, un viņi ir gatavi darīt jebko, lai tikai sasniegtu savus mērķus. Un caur šādām situācijām, caur šādām balsošanām, šie cilvēki, viņi tā kā top redzami. Pirmām kārtām mēs redzam cilvēkus, kas ir ar mums vai pret mums. Otrām kārtām sabiedrība redz, cilvēki redz, patiesā seja parādās. Un varbūt tas pat ir labi, ka tāda Stambulas konvencija, un kad
ka tas jautājums pacēlās un bija, ka tomēr cilvēki tos parakstus savus iedeva, kad tas viss process aizgāja, kad kāds bija pret. Es domāju, ka Jūlija, tas ir ļoti liels ieguldījums šajā visā procesā, kur jūs izdarījāt, jo tagad ir redzams, kur ir pat, kur ir pret, un mēs saprotam, kas ir ar mums un kas ir pret mums. Jā, tev sveiciens no Andra Dēča, starp citu, arī tā, un teiksme arī raksta, ka nepadodies, ir vērts cīnīties, un Silvita arī raksta, ka tāpēc mēs tieši arī nedrīkstam padoties, un sveika Oksana. Jā, runājot par to, kā varētu tālāk vispār darboties šajā jomā, cīņa pret Stambulas konvenciju. 16. gadā tika aizsākta šī parakstu vākšana. Andris Šims ir šīs te iniciatīvas autors, un viņš arī bija tas, kurš arī nolēma šo te iniciatīvu piedāvāt deputātiem krietni pirms Stambulas konvencijas ratifikācijas lēmuma projekta tieši ar tādu domu, ka sākumā jāuzklausa tauta. Nevis tā, ka mums atnesīs to konvenciju, un tad mēs tikai stāvēsim piketos un teiksim, nē, pagaidiet, nē. Tā doma tiešām bija tāda, ka sākumā mums ir jāsaka savs nē, un tāpēc arī šie savāktie paraksti tika atnesti uz Saeimu ļoti saulaicīgi, un paldies visiem iesaistītiem, paldies, kuri parakstīja. Bet, kā mēs pēc šodienas lēmuma redzam, ka tas pilnīgi netika respektēts no deputātu puses, bet jautājums ir tāds, ko mums darīt, vai mums savācot parakstus, vai mēs paspēsim, tas, protams, ir vēl viens jautājums, jo šis mehānisms, par kuru mēs runājam, viņš pieļauj to, ka mēs varam, tā kā vienreiz mums nesanāca, tagad mēs varam ne tikai paši mēs jau tā kā esam parakstījušies, bet mēs varam pieaicināt vēl katrs pa 5, pa 10 cilvēkiem, kuri varbūt tikai tagad uzzināja, ka var parakstīties. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Es redzu, ka šodien dienas laikā jau ir tuvu jau kaut kur laikam pār pa 500 parakstiem ir nācis klāt tieši uz tā viļņa, ka cilvēki saka, ko es varu izdarīt, ko es viens cilvēks var izdarīt. Jā, un mums ir jādara, jo vienkārši šobrīd tā kā vilties un teikt, ka vairs nekas nesanāks, nebūtu pareizi. Un tagad atkal ir arī, protams, jautājums par to, kas notiks ministru kabinetā. Tur būs, mēs turpināsim uzmanīt to ministru kabinetu, kā tur no turienes vai nāks vai nenāks tā konvencija. Tagad mēs redzam, ka visticamāk nāks. Jautājums ir, kā uzvedīsies Saeimas deputāti. Jo Saeimas deputāti var uzvesties arī, kā mēs redzam, tas balsu pārsvars nav tāds ļoti nozīmīgs. Tur var viens kaut kur var pazust, viens var aiziet, kafiju padzert, trešais komandējumā, un tev tur uzreiz ir cits balsojums. Ja? Jo šodien bija 5 4 laikam izšķirošās balsis, kuras varēja nenobalsot pat. Ja? Visādi var. Tātad, šeit ir tāda interesanta situācija. Un, principā esam arī pieredzējuši to, kā piemēram bija tāda bezcerīga situācija Civilās savienības likuma, kad konservatīvie, kuri tagad jau atrodās turpat, kur jānokļūst arī zemniekiem, jo viņi vēlētājs ļoti stingri viņus sodīja un pateica, jūs tagad vairs nebūsiet, jo jūs izlikāties pa konservatīviem. Un tad, kad tika piedāvāts šis likums, kurš arī paredzēja viendzimumu laulības 13. Saeimā, tad saskaitot balsis, mēs redzējām, ka, ja mēs balsosim pret, mēs zaudēsim. Jo tas nozīmētu to, ka tas pretbalsojums viņš nebūs tik liels, cik par, bet toties, ja mēs balsojot vienkārši nebalsojam, mēs izņemam ārā kartiņas un nepiedalāmies balsojumā, tad mēs vienkārši izgāžam visu to stāstu. Pilnībā. Bet tur bija jābūt ļoti uzmanīgiem. Tur bija jāveido tāda savstarpēja uzticēšanās visiem politiķiem, kuri bija vienā konservatīvajā pusē. Un tā bija tāda ļoti svarīga lieta, jā. Un mums izdevās. Un te ir jautājums par tiem, kas šobrīd atrodas Saeimā, par tiem konservatīvi domājošiem politiķiem, vai viņiem izdosies šādā veidā, vismaz šādā veidā pretstāvēt konvencijai. Jo noraut kvorumu var, jā,
to var izdarīt. Kvorums ir, ja ir vairāk par 50 deputātiem. Un ja viņi nav, tad viņu arī nav. Šeit ir arī, tiešām, atkal Dieva griba, kā Dievs atkal izdomās un kāds būs pārbaudījums, tā mēs arī redzēsim. Un, protams, vēl ir vēl citi ceļi, kuri, es domāju, ka juridiski ir izpildāmi. Tātad šeit vēl jau nekas nav zaudēts, un ja mums būs pietiekoši gudri Saeimas deputāti, ja viņi apvienosies savā starpā, un šeit ir ļoti vajadzīga tiešām apvienošanās, tad mēs varam pieredzēt arī labas ziņas. Es domāju, ka tas viss ir iespējams, jo daudzi cilvēki, man kāpēc ir tāda pārliecība, ka daudzi sēdēja vienkārši malā un noskatījās uz šo cīņu. Bet tagad šis balsojums parādīs, kad uzvar sliktie. Un es domāju, ka daudzi labi cilvēki, un tiešām, kuriem ir ģimene ir vērtība, viņi celsies un iestāsies un pievienosies. Un es domāju, ka mums priekšā ir uzvara. Tāpēc, kad kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs cilvēki, kas vienkārši stāv par savām vērtībām un nelaiž vaļā. Tāpēc, kad mēs zinām, kad ja ir kāds, kas stāv, tad, un par vērtībām, par tām vērtībām, kas ir aprakstīts Bībelē, Dievs vienmēr iestāsies. Dievam pietiek ar vienu cilvēku. Mēs zinām Jēzus stāstu. Tas ir viens cilvēks, kas paklausīja Dievam līdz pašam pēdējiem, pat līdz nāvei. Un visa pasaule viņu tagad zina. Un visa pasaule, es nevaru teikt, ka visa pasaule līdzinās, bet ļoti daudz cilvēku, lielākā daļa, mēģina viņam līdzināties un sekot. Un tas ir ticības jautājums un paklausības jautājums Dievam, jā. Kas īstenībā ir divas svarīgas lietas. Ticēt, ka Dievs ir, un paklausīt viņam. Un kā tu domā, šovakar jūtās tie, kas nodeva Latvijas tautu, solot vienu un balsojot savādāk? Cilvēki ir ļoti dažādi. Tiem, kam sirdsapziņā ir tā noslāpēta, ka viņi vairs viņu nedzird, tiem gan jau, ka viss kārtībā, bet ir cilvēki, kuri kāpa pāri savai sirdsapziņai dzirdot viņu, un tiem ir ļoti grūti. Es domāju, ka dažs labs mocīsies ilgu laiku, jo viņš nodeva savus vēlētājus, viņš pats sevi nodeva patiesībā. Un es nezinu, tas... Kā tu domā, vai vēl varētu arī tos 4-5 deputātus, kuri tur tagad atturējās, un mēs nezinām, kā viņi būtu balsojuši, vai ir vēl tāda iespēja, ka arī viņus kaut kā uzrunāt un rakstīt vēstules, jo mēs tā kā vienmēr gribam darīt maksimāli, ko vispār var darīt šajā situācijā. Rakstīt, vākt parakstus, stāvēt. Ko vēl mēs varam darīt, vai ne? Mēs varam turpināt stāvēt. Tieši tā. Jo tas, kad mēs stāvam, tas liecina, ka mēs esam stipri. Un cilvēki pievienojas stiprajiem. Mēs 10. oktobrī turpināsim būt pie ministra kabineta. Ne tāpēc, ka mums vienkārši iepatikās pavadīt laiku pilsētas centrā, bet mēs gribam parādīt tiešām, ka mūs nevar salauzt. Un tas, ka šodien šī nodevība notika, tas nenozīmē to, ka mēs tagad vienkārši nolieksim galvas un pateiksim, jā, viss cīņa ir zaudēta. Jā, spītīgi esam un turpinām cīnīties, jo tie cilvēki, kuri mūs šodien visus nodeva, viņi taču tomēr arī no miesas un asinīm, un viņiem ir kaut kur tā sirdsapziņa ir, es nezinu, vai tā ir vai viņus kāds ir iebiedējis, vai viņiem kāds ir kaut ko solījis, vai ir vēl kaut kāda cita vienošanās, bet izskatās, ka viņi nav brīvi savā gribā. Tas ir visbriesmīgākais, ja cilvēks iet pret savu pārliecību, pret savu sirdsapziņu. Tad es negribētu būt viņu vietā. Tieši tā. Un tāpēc mums bija tāds aicinājums arī vakardien jau, ka mēs gribam aicināt visus rakstīt šiem te deputātiem. Un komentāros arī noteikti mēs varēsim redzēt arī šo te sarakstu. Noteikti kāds mūsu kolēģis iekomentēs.
sarakstu ar Saeimas deputātiem no ZZS, kuriem būtu vērts uzrakstīt. Bet noteikti, jā, tās dusmas, kas mūs šodien, arī mūsos šodien virmoja, mēs viņas izkliedzām. Šoreiz vajag rakstīt tā, lai tiem, kas lasa, lai viņiem paliek tā sirdsapziņa tīrāka, lai viņiem paliek kauns par to, ko viņi izdarīja, un lai kaut kādā dvēseles stūrī tomēr tā smeldze atnāk, tāpēc, ka savādāk, ja mēs rakstīsim viņiem dusmīgas vēstules, tad viņi, protams, uzreiz aizsargāsies un dusmosies un pateiks, ka mēs esam pārkāpuši viņu privāto telpu un rakstam visādas rūpības, bet ja mēs uzrakstām no sirds un ja viņus uzrunā arī kāds pazīstams cilvēks, kāds viņu vēlētājs, kāds arī viņu partijas loceklis, Saeimas deputāts, uzrunā, tad, mums tā cerība ir, ka tomēr tā sirdsapziņa modīsies, jo kā savādāk, vai ne? Tad, mums jau ir iekomentējuši kolēģi par šiem te Saeimas deputātiem, kur ir visi viņa ēpasti. Tā. Un Silvita arī vienu ļoti svarīgu ziņu mums uzrakstīja, ka šobrīd iniciatīvai par nepievienošanos Stambulas konvencijai kopā jau ir 14,207 paraksti. Pirms pāris stundām bija tikai 14,000, tad šie paraksti aug, un paldies jums, ka jūs to darāt, un šobrīd šī parakstu vākšana ir atsākta. Žēl gan, cilvēki šobrīd sūdzās, ka viņi gribētu vēlreiz parakstīties, bet viņi jau to ir darījuši, ja? Un šeit ir tā, ka, ja mēs atvērsim pavisam atkal jaunu iniciatīvu, tad viņa tik ātri nevarēs arī sākt darboties, jo tur ir viņa jāizvērtē tajā manā balsī, paies laiks, laika mums vispār nav. Tas nozīmē, ka mums ir šodien un tagad jāsavāc tie paraksti maksimāli daudz. Un vēlreiz šos te jaunos parakstus var paņemt un aiznest atkal uz Saimu, un lai viņi vērtē un lai deputāti balso. Tikai tā mēs varam parādīt, ka mūs nevar salauzt. Jo kāds uzrakstīja, jā, bet labāk ir pa jaunu, jo tad tie, kas nobalsoja, tad viņi varēs vēlreiz. Bet, mīļie cilvēki, vai tiešām mūsu valstī tikai 10,000 cilvēku, kuri neatbalsta Stambulas konvenciju, es tiešām tam neticu. Tā nevar būt. Tāpēc tie 10,000, kas jau nobalsoja, lai viņi atved vēl 5, un tad mēs dabūsim vēl vairāk, un tad mēs dabūsim tik daudz parakstu, lai arī tiem, kas tur tagad šobrīd sēž un mūs ir piemānījuši, lai viņiem ir skaidrs, ka tik vienkārši šis jautājums nebūs izlemjams. Jā, un vēl viena svarīga lieta arī, ko Silvita ziņo, kad jūs esat mana balss šajā portālā, noteikti Silvita ievietos arī linku. Noteikti ir vērts nobalsot par 2 iniciatīvām. Viena ir par Stambulas konvencijas neratificēšanu, otra par vecāku tiesībām pašiem lemt, kādā veidā ir mācāmi bērni par šīm svarīgām lietām, tādām kā attiecības. Jo mēs esam stingri iestājušies pret eksperimentiem ar piparkūku cilvēciņu. Mēs redzam, ka tur vecāku tiesības tika pārkāptas. Un, lai nostiprinātu šīs vecāku tiesības vēl vairāk likumos un noteikti, ka tieši vecāki var piedalīties šo materiālu izstrādē, lai vairāk šādi te pārsteigumi mums nebūtu, tiek vākti paraksti, un Silvita ir šīs parakstu vākšanas iniciatora. Un jau šobrīd par šo iniciatīvu ir savākt vairāk kā 1000 parakstu. Un tāpat mēs zinām, ka mūsu šobrīd, maksimālais balsotāju skaits, kuri ir izteikuši savu attieksmi par ģimenes vērtībām, ir 58,222 paraksti portālā Latvija LV. Tie ir cilvēki, kuri ir atbalstījuši 110. pantu precizēšanu ar ģimenes vērtības definīciju, ar to dabiskas ģimenes definīciju un to, ka vienreiz jau pavisam reizēm, lai būtu skaidrs, ka tēvs ir vīrietis un māte un sieviete. Un tāpat arī vecāka tiesības ir nostiprināmas šajā pantā. Un tas nemaz nav joks, tātad 58,222 parakstītāji,
katrs, kurš ir parakstījis, mēs jūs uzrunājam, jūs noteikti varat ieiet manā balsī un pārbaudīt, varbūt, ka jūs neesat vēl parakstījuši šo Stambulas konvencijas neratificēšanas aicinājumu, un tāpat jūs noteikti vēl varat parakstīt arī Silvitas Kravalas iniciatīvu. Jūs varat būt aktīvi, mēs ar jums rēķināmies, ar šo te milzīgo armiju, ar šo te skaitu 58,222. Jūs noteikti kaut kur esat, un arī noteikti sadzirdēsiet šo ziņu. Jā, un visbeidzot, tāda cerība, ko mēs gribam dot visiem, ir, ko mēs šodien arī dzirdējām no mūsu kolēģiem, mūsu cīņu biedriem, un kur mēs noteikti arī satiksimies arī ar daudziem no jums arī otrdien, 10. oktobrī pie ministru kabineta. Mēs tur būsim atkal 11. Ko tu gribētu pateikt tiem, kas šodien ir pilnīgi vīlušies it visā un negrib pat dzirdēt neko vairāk par parakstīšanos, par vēstuļu rakstīšanu? Kā tu varētu viņus iedrošināt? Kā es varu iedrošināt? Viss sliktākais, ko darīt, ir neko nedarīt. Un kamēr mēs kaut ko darām, varbūt es pastāstīšu tādu atgadījumu no savas dzīves. Varbūt viņš liksies smieklīgs, varbūt nevietā, ja, bet priekš manis tas bija ļoti iedvesmojošs, un tas bija tas, kā Dievs mani iedvesmoja. Un es domāju, tas, kā viņš mani iedvesmoja, var arī kādu iedvesmot, kurš varbūt ir līdzīgās sajūtās, kad vairs liekas, neko nevar mainīt, nekas labāks nebūs. Un tā lielākā problēma, kāpēc cilvēki padodas, tāpēc, kad viņiem nav šīs pozitīvās pieredzes, nav tās uzvaras. Mums dotajā brīdī mums bija zaudējums un grūti iedomāties to, kas nav piedzīvots. Bet tas neizslēdz to, ka mums var būt uzvara un ka mēs varam piedzīvot uzvaru. Tad tas kā Dievs mani uzrunāja un iedrošināja, bija ļoti smieklīgi. Es virtuvē stāvēju pie Zavdsburkas. Zavdsburkā bija apmēram šī tik te palicis. Un es skatos, Zavdsburkā vāks bija vaļā un divas mušas iekritušas iekšā. Un viena muša jau beigta, jau vairs nekustās, un otra tur ķepurojās. Tā paskatījās, interesanti. Jāizceļ ārā. Es paņēmu ar naža galu, izcēlu to mušu un uz maliņas noliku. Tad tā muša tur notīrījās, nopucējās un aizlidoja. Un es iekšā sadzirdēju no Dieva tādu kā vēsti, ja, kad tai beigtajai mušai, kas nekustās, nav vērts palīdzēt. Bet tai, kura ķepurojās, ir vērts palīdzēt. Tāpēc, ka kamēr viņa ķepurojās, viņa ir dzīva, un viņu ir vērts izcelt laukā, un tad tik paliek notīrīties un dzīvo tālāk. Un es domāju, šī situācija ir tāda, ka mēs tā kā pa zapti ņemamies. Mēs te iestiguši, visu, ko mēs darām, tas viss ir tāds, liekas bezjēdzīgi, nekāda panākuma, nekādu rezultātu nav. Mēs visi riņķī tikai zapti redzam. Visi riņķī tikai mums nāk tas viss, tā propaganda. Un liekas, ka visa pasaule tajā grimst iekšā. Bet ja mēs turpināsim ķepuroties, nāks tā pārdabiskā roka, kas mūs izcels ārā no tās zaptes. Un tas ir tas, uz ko mums paļauties, uz Dievu. Jo mēs ar saviem spēkiem cilvēciskajiem, mēs redzam, ka mēs ļoti maz ko varam izdarīt. Mēs varam turpināt ķepuroties un gaidīt, lai notiek tas pārdabiskais. Un tad mums būs jauns piedzīvojums, jauna pieredze, kur mēs varēsim stāstīt, kā es šodien šo stāstu. Silvita raksta, jā, ķeprosimies ar spāru un ticību. Jā, ķeprosimies ārā. Silvita arī padalījās ar iniciatīvu, paldies. Un arī Margita raksta, ka tā pati iniciatīva par 110. panta precizēšanu, par ģimenes vērtībām ir atkal atkārtot iesniegta un vēl līdz augustam ir nākamā gada augustam, ir laiks parakstīties, lai mēs varētu sasniegt vēl 2 tik lielu ciparu, un tad mēs varētu beidzot paši šo likumu pieņemt. Mēs zinām, ka Latvija LV ir portāls, kas nodrošina vēlētāju tiešu iesaisti likuma pieņemšanā. Tur nebūs vairāk tā, ka Saeima nobalsos un pateiks, mēs negribam vispār. Mūs neinteresē jūsu viedoklis. Tur ir savādāks mehānisms, un tur Saeima šādi nevar rīkoties, jo tad, ja viņa tā rīkojās, tad
nākamā brīdī ir referendums. Un tad Saeima vienkārši var stāvēt pie ratiem un skatīties, kā notiek likuma pieņemšana bez viņas. Šis mehānisms mums kādreiz piederēja daudz lielākā apjomā. Šobrīd ir jāsavāc 155,000 parakstu, un tāpēc atkal tās mušiņas nekustās, jo visi saliek kopā ķepiņas un saka, nu, ko tad jo tur ir ļoti daudz, vēl ir paraksti jāsavāc. Parakstīsimies, rakstīsim vēstules, atceramies, ka mūsu balsī ir spēks, un šis spēks ir katru dienu. Katru dienu mēs varam parakstīties, katru dienu mēs varam piedalīties parakstu vākšanā, un mēs zinām, ka tam ir arī savs efekts. Ja nebūtu šī te nesmukā nodevība šodien, tad mūsu Latvija šodien visos ziņu virsrakstos visās valstīs parādītos kā visdemokrātiskākā valsts pasaulē, kurā tauta ir parādījusi, ka viņi nevēlas šo konvenciju, un parlaments tā ir piekritis. Nu, strādāsim pie tā, lai tā būtu nākamreiz. Paldies, Jāni, paldies mūsu cīņu biedriem, paldies visiem, kas vēroja šo mūsu pirmo raidījumu, kurā mēs gribējām arī parunāties ar mūsu kolēģiem un atbalstītājiem cīņu biedriem. Paldies, un tad tiekamies nākamreiz. Paldies visiem, kas komentēja. Atā!